parunāsim par kaut ko patiešām interesantu. Par tādu kā slazdu, kurā var iekrist tieši tad, kad liekas, ka viss ir vienkārši izcili. Sāksim ar jautājumu. Aizdomāsimies, kurš ir tas pats bīstamākais brīdis dzīvē? Varbūt kāda krīze, lielu grūtību laiks? Izrādās, ka ne. Lai cik paradoksāli tas neskanētu, visbīstamākais brīdis ir tieši tad, kad viss šķiet, vienkārši pārāk labi. Tas ir tas slēptais risks, ko panākumi nes sev līdzi. Un kas tad īsti ir šis paradoks? Tā ir tā sajūta, ko mēs visi pazīstam, kad šķiet, ka beidzot viss ir sakārtojies. Bizness zeļ un plaukst, attiecībās valda miers, viss ir harmonijā. Un liekas, pa var atslābt un vienkārši baudīt. Bet, lūk, tieši te slēpjas tas āķis. Mūsu modrība, tā teikt, sāk iemigt. Mēs pārstājam pamanīt tos mazos signālus, kas brīdina par nepatikšanām pie apvāršņa. Un, lai ir labāk saprastu, kas tur īsti notiek zem virsmas, kad esam tajā komfortzonā, aizberga metafora ir vienkārši ideāla. Bet pirms nirstam pie paša aizberga, ir jāsaprot viena lieta, tā sauktais bumeranga efekts. Redziet, problēmas, kuras mēs ignorējam, tās jau nekur nepazūd, tās vienkārši gaida savu brīdi, lai atgrieztos tikai daudz lielākas un sāpīgākas. Un lūk, kā tas izskatās praksē. Panākumu grīžos mēs fokusējamies uz to, kas ir virspusē, uz redzamajiem sasniegumiem, uz to pozitīvo. Mēs redzam tikai to mazo saulē mirdzošo aizberga galiņu virs ūdens. Bet tikmēr zem ūdeņs, mūsu acīm apslēpti, aug un briest tie īsti izaicinājumi. Tās ir tās sīkās, neērtās lietiņas, kurām tagad nav laika, jo, hei, viss taču ir kārtībā, vai ne? Un tieši šī ignorēšana, tā iedod milzīgu spēku tam bumerangam. Bet, protams, ir arī labā ziņa. Nav jāgaida, kamēr šis aizbergs apgāzīs mūsu laivu, ir veids, kā rīkoties gudrāk, proaktīvāk, kā apsteigt problēmu, pirms tā kļuvusi par monstru. Kā to izdarīt? Ar 3 pavisam vienkāršiem, bet spēcīgiem soļiem. Pirmais – apzināti meklēt problēmas, pirms tās atrod mūs. Jā, tieši tā, meklēt. Otrais, un šis ir pats svarīgākais – investēt sevī tieši tad, kad ir resursi, kad ir laiks, nauda un enerģija, nevis tad, kad māja jau deg. Un trešais solis – ar šo visu mēs sev sagatavojam daudz mīkstāku piezemēšanos, lai arī kas notikt. Un te ir tas svarīgākais pagrieziena punkts domāšanā. Šeit nav runa par kaut kādu vājumu labošanu vai kļūdu meklēšanu sevī. Nē, tā ir apzināta investīcija savā spēkā, un tā tiek veikta no spēka pozīcijas, nevis no krīzes vadības punkta. Būtībā galvenā atziņa ir šāda. Nevajag ļauties tai saldajai ilūzijai, ka viss vienmēr būs gludi. Pats labākais laiks, lai kļūtu vēl stiprākam, ir tieši tad, kad spēka ir visvairāk. Kā teikts, attīsti sevi, kamēr spīdi, un tad jebkurš dzīves pavērsiens būs tikai vēl viens pakāpiens augšup, nevis sāpīgs kritiens. Tāpēc noslēgumā paliek viens jautājums, ko ir vērts uzdot sev. Pavisam godīgi. Vai esam gatavi ieraudzīt savu aizbergu, ne tikai to spožo virsotni, bet visu to masīvo daļu, kas slēpjas zem ūdens, jo tieši tur, tajā dziļumā, slēpjas mūsu nākamā izaugsme?